Dāmas un kungi, esat sveicināti atpakaļ. Mēs turpinām podcastu sēriju par tēmu, kur tēma, galvenā tēma ir vadītāja skola, kā tā maina dzīves, ko iegūstat, ja ir tajā skolā. Jā, patīs ir nedaudz atpakaļ visā podcastu sērijā. Pati pirmā, ar ko viss sākās, ir podcasts ar dibinātāju, tas ir Kasparu, kur viņš stāstīja par visiem ieguvumiem, labumiem, ko viņam māca, ko viņa rāda, kāds vispār viss nācis un cēlies. Un, kā saka, lai tā visa nebūtu kaila runāšana un liekvārdība, mēs parunājam ar audzēkņiem, kuri paši ir bijuši, mācījušies, izgājuši, iespējams vēl šobrīd kaut ko mācās, jāsaka, un ņemam vērā viņu pieredzi. Un tad jums pašiem atliek izlemt, vai jums tas ir noderīgi, vai jums tas ir vajadzīgs. Es jau jūtu, man tas jau ir noderīgi, es noteikti vismaz uz komunikācijas kursu aiziešu, bet tāda sajūta, ka tur gan ievelku uzreiz laikam visā tajā kursā. Tā kā, un tagad gan būs viens ļoti interesants viesis, interesants cilvēks, kuram jau ienākot telpā vispār liekas, tādam cilvēkam jau noteikti nekas vairs par komunikāciju, kur nav jāmācas. Pilnīgi ienāk, kā saka, enerģija ienāk pirms viņa tikai tāda viņas. Oskars Steberis, dāmas un kungi. Oskar, sveicināts. Čau. Kaut ko par sevi uzreiz. Es jau te nedaudz jau, kā saka, noreklavēju. Tāda tiešām bija sajūta, jo tu kā ienāc telpa pilnīgi tāda, tu tā kā uzreiz aizņem to telpu un tāda arī komunikācija ar tev, manuprāt, tāda vispār tāda viegla un dabiskā būšana. Ne tikai vienkārši, ko tur nesardu, vienkārši ļaujamies. Paldies, apusēji. Man patīk arī tavs stils, pozitīvais, tāds smaidīgais. Ļoti labi. Un, mums tāda slapjā ballīte būs laikam. Mēs izvēlamies karstāko vasaras dienu. Jāsaka, par karstām sarunām. Neviens ar ieročiem nestāv blakus, viss labprātīgi. lai arī kā vizuāli izskatītos. Ik pa brīdim tikai Oskars ir aparāts. Spēcefekti. Jā. No kurienes esi, Oskar, oriģināli? Oriģināli esmu no Alūksnes Emirātiem. Apvienotajiem, jā. Vietējie, noteikti. Ja ne skaistākās, tad vienas no skaistākajām pilsētām pasaulē, es teiktu. Šeit, Oskar, visi ar mums ries, katrs varakļāni, no kurienes nāku es, jā, tā kā ir skaistākā pilsēta Latvijā, jā, ne pasaulē. Katram savs. Līdz cik gadiem tu biji pa Alūksni? Tā kā biju pa Alūksni, tad atkal pa Rīgu biju, tad atkal pa Alūksni. Tā kā kādu brīdi atpakaļ, jā. Skola pabeidza Alūksnē, jā? Jā. Kaut kāda par pirmo darba pieredzīti Alūksnē vai kaut kur jau Rīgā? Pirmā darba pieredzīta bija 7. klasē mobilos telefonus tirgot. Jau, jā? Jā, remontēt, tirgot, tas man patikās. Es 7. klasē siena čukas kolkozā krāvu. Dažādos laikos mums ir 7. klase bijusi. Kā tu nonāc līdz tam? Tas gan ir interesanti. Gribējās savu naudu. Jā. Mācīties īpaši nepatikā. Loģiski. Es sekmīgi sapratu, ka nopērts lētāk, pārdot dārgāk, kaut ko salabo, displeju samaini, tajā laikā bija populāri, un tā arī liku sludinājumus. Tagad tu meklēji kaut kādus ar brāķētus, ne brāķētus, sabojāts, pats laboji. Jā. Tu jau tad detaļas pats pirki tur sūtīji no interneta, jā, vai? Pārsvarā lietotas tika nopirktas, un attiecīgi kaut kas jau tāda lāde bija jau pilns ar detaļām. Jā. Kā labot, mainīt, tāpat arī mācīs kaut kur vai YouTube tev bija labākais draugs? Nē, pa lielam es tehnisks cilvēks tādā ziņā, ka man izdevīgāk kādu nolīgt. Parasti dārgāk ir, ja es pats daru. Bet tu jau tad saprati, ka var nopirkt, iedot kādu, kas satais un pār. Jā, tā arī. Bet pats arī es darīju. Tajā laikā man likās, ka es vēl to tā kā varu tik daudz atskrūvēt, pieskrūvēt un lodēšanu. Nē, bet tas forši tā labi gāja. Wow! Super, ceļš 7. klasē, tas ir wow biznes. Super, labi. Cik saprotu, aizvēra pēc tam tavu kantori. Jo kaut kad jau beidzās tādas biznesīšas, cik saprotu, jā? Jā, tur nopirku netīšām zaktu telefonu. Jā, bet... No Lombarda nezināju, un tad meklēja policija. Un tad vecākiem likās, ka tomēr jāmācās. Jaunietim ir nevis... nevis, kā saka, nauda jānes mājās. Zakti telefoni. Tad viņš viņu pārdzīvoja. Tagad viņi ar tā uzskata, ka toreiz tomēr vajadzēja ļaut to darīt tālāk, teiksim tā. Bet tajā laikā likās tā pareizāk. Un
Nu tā, jā, tad pēc tam pasākumus vadīju, varbūt. Līdzīgi kā tu. Šeit mēs esam aroda brāļi, kā saka. Tāpēc skatos, komunikācija, to tak viss, Johaidi, uz Rīgu, kad no Alūksnes aizgāja, ko darījies? Uz Rīgu, attiecīgi, sākumā jau 16 gados spēlēju orķestrī, tad pavasarām bijām Rīgā un džekiem izdomājām uz ielas iet. Tā kā nevis postīt kaut ko ārdīt, bet kā klasiski. Jā, bet taisīt šovu, kā ielu muzikanti. Jā. Un tad, lai nebūtu standarts, tad es izdomāju, bija krieviem tie šovi, kur pārģērbjās pa vecām senioriem. Jā. Tad mēs hopā vecmāmas svārki, blūzīte, lakatiņš un aiziet uz ielas. Un labi, arī 2 gadi gāja ansamblis un spēlējām. Cik jūs tur bijāt, kas par sastāvju? Mēs trietā. Kādi instrumenti? Tuba, trompete, tuba un 2 trompetes sākotnējā. Jā. Pēc tam es aizgāju prom no tā, bet džeki vēl turpināja tur un uz Tallinu brauca pa Viļņu, tā kā pa visurien. Neko savu. Tad kāzās spēlēja, arī tādas tā kā. Jā, jo tā ir tāda interesanta, ekskluzīva lietiņa. Jā, super, labi, tālāk. Šis posmiņš izgāja, kas nākošie. Tad atnācām Rīgā, arī gribējās savu naudu, lai nav vecākiem jāprasa mācībām un tā, un tad bērnu ballītēm. Ar bērnu? Tu sāki ar smagāko. Tajā laikā likās, ka tas tā kā pieprasīts, iedod sludinājumu. Tad es tiku iekšā centrā, tur tāds pludmales sporta centrs, Brazīlija atvērās tieši jā. Viņi tā kā uzaicināja pamēģināt, es pamēģināju, un tad kādu pāris mēnešu laikā jau savu animatoru komandu savāc, un tad jau attīstījās, un bija apmēram 300 pasākumiem mēnesī mums. Mēnesī? Jā, čakli strādājam. Nelielie, teiksim. Es saprotu. Ballītes. Jā, tas ir pa 2 stundiņā, pa pusotrai, pa stundiņai, bet vienalga izskriet, tas ir. Jā, ko 20-25 cilvēki bijām. Tas bija tāds laiks. Ko sev? Bet tas tādā ļoti lieliem soļiem. Tu visur, kur iet, tas uzreiz tādas milzas soļus spēr. Cenšos izdarīt tā kā, labāko. Jā, tālāk, kas aiz šī sekoja? Es tā sekoju atpakaļ uz Alūksni, tā kā jau ģimene, bērni un... Ģimenes dēļ tā kā izlēmi, ka vajag iet atpakaļ uz laukiem, kur mierīgāks. Jā, likās, ka jā. Nē, ir ritms, piekritīs pareizi. Ir tomēr lauku pilsētās, it ceļš ar mūsdienu internetu, tur visu attīstību, it kā tur pat nekā netrūks, bet tas ritms vienalga, viņš ir tāds, ir mierīgāks. Protams. Nav luksaforu, visam kājām var izsteigāt. Jā. Viņš ir. Rīgai ir daudz savu plusu, bet, ja gribas kaut ko mierīgāku, tad kā saka, mazpilsētas ir perfekta vietiņa. Ko darījies, ar ko nodarbojies, kamēr bija Alūksnē? Es attālināti, tā kā man bija cilvēki, kas te strādā, attālināti vadīju to. Tad tu tā kā atstāji biznesu šeit, vadīji no Alūksnes. Jā, super. Un kas tev atpakaļ aizgrūda uz Rīgu? Un tad šis bizness tā kā beidzās. Jā. Tur tā kā vajadzēja noteikti attīstībā likties iekšā vairāk. Un tad bija ar nekustamiem īpašumiem, tā kā vietējā mērogā. Alūksnē, jā. Tur mēs nopirkām dzīvokli, izremontējām, pārdevām. Tādā. Tas arī tas ir forši. Pirmkārt, attīstās pašas, tie nekustami īpašumi nav tā kā, pēc tu pašu dzīvokli pacelt vēl arī vajag. Tas ar savu ziņā, tev risks jāuzņemās ir, vai tu viņu pārdos, nepārdos, tev jāatcet atpakaļ remonts. Tas nav gluži tā, ka es kā saimnieks un tikai pa vidu pastāvi. Tas jau tāds jau nopietnāk, jā. Tāds bija, jā. Tas, un kas bija tad? Un tad man bija tas jau daudzus gadus turisms kā prātā, jo senāk mēs tā kā bērnībā bijām ar vecākiem draugiem all inclusivā. Iepatikās tas viss, un tad pirmoreiz noslēdz uzņēmumu līgumu, tā kā ar operātoru partneri, tā kā lai paši ceļotu. Tad, kad pasākumi vēl bija 20 gados, un tad mēģināju nopirkt vienu aģentūru, nesekmīgi. Wow. Un tad bija pauze, pasākumi viss, un tad pirms Covida izdomāju, varētu atsākt. Un tad kopā partneri iesākām, un pēc Covida iesākām tā stipri aktīvi. Un tad būtībā tā pati skolotāja loma sanāca. Sākumā pats pārdevu ceļojumus, sapratu, kas tas ir, kā tas notiekās.
Un tad, attiecīgi, klienti, kuri bija tādi atraktīvāki, piedāvāja, varbūt tur vēlēs pievienoties. Tad apmācīju nākošos aģentus. Senāk bija animatori, tagad ceļojuma aģenti. Tu principā darbinieki palika uzņēmums pārkvalificējās vienkārši uz kaut ko citu. Jo, cik saprotu, tā ir iespēja pašam ceļot pa velti. Nu, ja es esmu tavs aģents, tas sanāk, es varu ceļot pa velti, vest grupas kaut kur, vai kā tas? Tas negluži tāds arī variants ir, bet mums vairāk bija kompleksie ceļojumi no tādiem pazīstamiem, varbūt zīmoliem, kā Novatūrs dzirdēts. Testūrs, Anekšs, Nāpa, Koral. Un tā kā mēs esam oficiālis pārstāvis viņiem, mums ir sevi nosacījumi, un mēs viņus tā kā promotējam, pārdodam tālāk, teiksim, viņu pakalpojumus. Un tad braucam skatīties, viesnīcas un tādā veidā. Tomēr jūs savu to ārtavu ieliekat un savu atbildību ieliekat tajā visā, ka jūs pārbaudat, uz kurien jūs tirgot. Tas ir, ka katra aģentūra jau tā kā iedod to savu personīgo, teiksim, to pieju un atbalstu un tādā veidā. Un tad mēs arī diezgan ātri bija jau 10 aģenti jau bija kaut kāda gada laikā mums. Mēs bijām diezgan topā jau turismā. Es saku, tāda ir tā sajūta, ka tev katrā biznesā, kur tu iet uzreiz tā kā lieliem soļiem, tu tā kā neķibinies baigi. Tā ir sanācis. Jā. Protams, laika gaitā ir visādas nianses. Atkal kaut kādā brīdī droši vien vajag vēl lielāku spērienu, tad liekas, ka ko kā darīties. Un tā kā mācības stundas ir pietiekoši bijušas, bet tas izdevās un turisms tad aizgāja jau tā ļoti uz priekšu, un tagad ir, man tā kā ģimenē sanāk 3 uzņēmumi jau. Neatkarīgi katrs par sevi. Tā kā no manas idejas, kā to darīt, jau ir, tā kā vairāki uzņēmumi jau patiesībā dzīvo un tā. Un kolēģi arī savējos uztaisījuši ir un tā kā arī attīsta to visu tālāk. Tu kā iedvesmotājs jokaidi. Varētu tā teikt, Neko savu, super. Bienā esi, cik redzēju, Gadu bija, Bija kaut kāds labums, nebija? Vēlētos iet vēlreiz. Tagad sapratu, kas tur jādara. Beidzot. Vienkārši izklausies pēc tāda diezgan tāda vērtīga biedra, jo tāds vismaz tas, ko es dzirdu, ka kontakti tev ir silti, augsti, kāda gribi visās jomās ir kotnes. Kurā bija no visiem bienējiem? Mēs bijām tāds Haberland, bija Bērens, viņa mainījās nosaukums, un tagad viņš tā kā sadalījās atkal uz citiem. Tā nelielā grupiņā bija. Super. Kas tagad pamats? Turisms, pamatlieta, ko tagad darīs? Pamats ir turisms, lieta, ko darbojos. To attīstu, bet, klāt man ir nācis tas, ka es attīstu savu bērnības sapni. Jo es tā kā 6. arī 5. klasē starpbrīžos gāju lasīju psiholoģiju, tās lietas esmu ļoti patīk par to cilvēka dzīvi, kas, ko, kā, un tad, kad man jau nāca 18, man bija tāda doma, es palīdzēšu cilvēkiem tikt ar atkarībām galā, teiksim tā, tur alkohols, tas man liekas, ka man tā kā dzīves misija to darīt, bet vienmēr es kaut kur tā kā daru kaut ko citu, nepieķeros, tā kā, tad kā rītdien, tā kā vēlāk. Jā. Man liekas, ka tad beidzot ir tas tagad, kad es, arī tajā lauciņā gribu, tas ir nākamais, kur es tā kā gribu iet iekšā, un tā kā, tas man tā kā interesē visvairāk turismā. Es saprotu, es zinu, ko darīt, es cenšamies maksimāli labi, bet tas palīdzēt cilvēkiem, teiksim, tā ir tā, sirdslieta, teiksim, tāda misija. Un man liekas, ir svarīgi darīt to, kas ir sirdslieta. Tā kā piepildīt savas to, un tad jau pārējais, man liekas, dabiski jau arī viss kārtos. Man liekas, ka tur es varu iedot no sevis. Un cik es saprotu, turisma tev ir sakārtos jau tik tālu, ka tas jau tāds gandrīz rutīnas līmenī jau iet, un tu vari atļauties, kā saka, savu to blakus lietu. Turismā ir tā, ka turismā vienmēr ir izaicinājumi. Kaut kas vienmēr kaut ko pazūd, tas ir skaidri. Kā arī lidmašīnas, viss kaut kas tāds. Šobrīd tur arī ir izaicinājumi, ar ko darboties, lai tas forši būtu, bet, zin kā, jo vairāk dari, jo vairāk var izdarīt droši. Jā. Ok, super. Kā tika līdz vadītāju skolai? Kāds bija šis ceļš? Nejaušs vai kaut kā speciāli meklēja vai kādā veidā? Šķiet tā nav nejaušība, jo ar Kasparu mēs iepazināmies ļoti sen atpakaļ NLP kursos.
neirolingvistiskā programmēšana. Jā, tie, kas varbūt nezinu, jā. Šie kursi, ar kur es kā reiz man būs dzīves piemērs, ko parunāt, jo šie kursi, ar kurus es vienu brīdi ļoti skatījos, tā kā es no muzikanta vairāk sāku vadīt, man tā kā likās ļoti forši iespēja, tā kā vairāk ar to saprast uzvedību, tā kā grupu uzvedību un tam līdzīgi, es domāju, tas būtu forši tā kā palīdzētu man strādāt, manam darbam palīdzēt. Tā kā kāda ieguma bija no šiem kursiem? Izņemot to, ka Kasparu iepazīstināja. tas bija liels iegūms patiesībā. Un man bija 20 gadi, tad, kad es gāju. Mēs iepazināmies 15 gadu atpakaļ senāk. Jā. Kaut kā tā. Un iegūmi bija, tajā laikā pozitīvā domāšana, visādas tehnikas, kas tev arī palīdz cilvēkiem komunicēt un kādām situācijām tikt galā, teiksim, grūtākām, stresainākām, sevi kaut kādu mieru dabūt. Tā kā, es pozitīvi varu atsaukties, jā. Bet tajā laikā bija forši, to iziet. Sakārtot savu to savākt sevi vienā tādā veselā, cik saprotu. Jā, veikt kaut kādu solīti, lai, priekš sevis, jā. Tas, forši. Plus Kasparu. Jā, super. Iepazīstinās Kasparu. Kā Kaspars pēc tam tevi atrada, vai tu pēc tam Kasparu? Mēs uzturējām kontaktus. Laikam, kā draugi satikāmies un tādā veidā. Un tad pēc laika, viņš arī visu kaut kur mācījās, visu kaut ko pamēģināja, izmēģināja. Arī no A līdz Z, gandrīz, kas pasaulē izdomāts, kaut ko paskatīties, iemācīties, izzināt. Jā. Un tad 17. gadā, man liekas, ka viņi iesāka jau to tā kā virzīt to domu par to vadītāju skolu. Un tad es arī tā kā izmēģināju trusītes sākumā, aizgāju, bet man bija citas lietas, cits kaut kas darbi un tā, un tad kaut kā varbūt nebija īstais laiks, īstā vieta vai kas, bet es tā kā bišķiņ un pēc tam tā kā nē. Tā kā likās, ka es jau laikam esmu super jau gudrs. Mums ir tādā ziņā līdzīgi. Mums kā drusku pagrābstamies paukšam. Šito es jau zinu. Tā iedziļināšanās ir tāda, tam vajag tiešām patikt un vajag just būt tai sajūtai, tad var iedziļināties. Ja tas ir tāds, savu, tad parasti pagrābsties un liekas, tā kā es jau zinu. Tas bija tas vienīgais mēģinājums, tad pēc tam vēl mēģināju atgriezties un gāja, kā saka, pa nopietnu un dziļāk. Pāris gadus vēlāk atkal mēģināju. Jau kā klase jau bija. Jā. Un tā kā jau sākumā, tad, kad tu gāji, tā vēl pat nebija ne klase, nekas. Nē, tur bija 4x4 kabinets, un tur pats sākums, tikai pats sākums. Kā saka, tu pat viens otram jūs palīdzējāt, tu tā kā palīdzēji viņiem bija ar ko strādāt, un viņi tev kaut ko jau iedeva kaut kādu. Ok, super, tad ar klasēm, cik tu ilgi tur noturējies? Tur es arī iesāku to komunikācijas kursu, pusē tiku. Bet arī visādi darbi, jāceļo, nav laika. Man liekas, tajā laikā vēl Alūksnē dzīvo, izbraukāt bija sarežģītāk. Un tas arī atlikās atkal uz pāris gadiem. Un tad beidzot... Bet cik saprotu, nebija tagad notirst ar nazi. Nē. Un tad tagad es sestdien pabeidzu komunikācijas kursu. Apsveicam, kā saka, ar izlaidumiņu. Jā. Bet jau tās, cik saprotu, daļa no kursa jau tev bija, tā kā jau pamatīgi otrais jau gāja cauri, vai tu turpināji tās ietas, kur pagājušies pamatīgi? Nē, vēlreiz. Kā mainījās procesā, kā mācību procesā? Kādas sajūtas, kādi, varbūt piemēri kaut kādi, kur tev tas tiešām, kur tu jūti, wow, tas ir no tā. Zini kā, es uz turieni aizgāju ar domu, ka es jau tik daudz zinu. Pirmais bija jāizpilda tas tests uz 200 jautājumiem, kurš tev parāda, ko tev vajag. Un Kaspars saka, tev komunikācijas kursus jāiet. Es saku, nopietni, tiešām. Es saku, es taču NLP izgāju, kur es vēl izgāju. Ko vēl es varu? Nē, es zinu, kur es varu ko uzlabot, bet ne jau tagad kursu veselu lietu vēlreiz. Tev rāda, ka jāiet. Ok, labi, eju. Un mani pārsteidza tas, cik daudz ir lietas, kuras vēl var mācīties, apgūt, attīstīt, kuras mēs tā nevaram iedomāties. Tā kā, un arī to kursu iet pēc laika var vēlreiz iet, un tu atkal iegūsi no jauna kaut ko. Un tās tehnikas, kas ir iegūtas, viņas arī turpināt ikdienā attīstīt, arī tas ir tāds, tā kā gandrīz nebeidzamies ceļš savā attīstībā arī, tādā ziņā. Jā, tavā esošajā jūti uzlabojumu, piemēram?
dzīvē, vai personīgā dzīvē, vai biznesā? Es jūtu uzlabojumu gan personīgā dzīvē, gan biznesā. Jā, attiecīgi vieglāk izprast cilvēkus, vieglāk atbildēt, vieglāk neuzvilkties uz lietām, tik tā mierīgāk uztvert. Jo tur ir speciāli vingrinājumi, ko mēs darām. Jo viens ir teorija, mēs izlasam, rakstam, un tad mēs strādājam ar tiem, kas ir klasē, cilvēkiem, un vingrinamies, trenējam viens otru. Viens treneris, otrs skolnieks, mainamies, un tā kā ir, iespējīgi īstenībā. Jā. Bez komunikācijas kursa tur taču ir vēl visādi dažādi kursi. Jā. Ir plāniņš kaut ko paturpināt? Jā, rītdien. Tu tā pabeigsies. Slūpā. Tālāk, ko izvēlējies tālāk? Prāta efektivitāte. Wow. Iemet kaut ko, mums arī kaut kādu... Rītdien uzzināšu. Jā, bet kaut kāds jau viņiem ir tur kaut kas, ko viņi tur kaut kāds solījumu paka vai kaut kas tāds. Es uzticos, man teica, ka man tas nākamais būtu jāiet. Pēc testa, jā, tā kā pasaka, ka ej šitā, tas tev būs noderīgais. Jā, tā kā pirmo pabeidz bija ļoti apmierināts, tad attiecīgi arī, tālāk ir labi aiziet. Varam, jo tas ir tā kā arī ar citiem kolēģiem, kurus kursā bija, kas jau visus izgājuši ir kursus. Viņš saka, es atnāku reizi, 2 reizes nedēļā, un es uzzinu ļoti daudz, bet tas mani nobūsto to enerģiju visu tādā augstā līmenī. Es tā kā atnāku uzlādēt baterijas. Tā kā, tas arī tādā veidā strādā. Šis tāds, iet visiem stāstiem cauri, ka tas ir tāds, tā kā uzrāviens ir. Super. Tad skatoties tagad tavu to sirdslietu, kas cerams, ka tev sanāks un arī varbūt aizies kaut kādā, sava veida biznesā. Tur taču arī kaut kādas mācības vai kaut kas tam līdzīgs. Tur mēs arī tā kā mācamies, un tas arī ir, tā kā teiktu, saistīts ar vadītāju skolu, bet tur ir Life Power, tas ir no Izraēlas, teiksim, Izraēlā būvētā tehnika, kas arī pasaulē ir zināma, un tur ir plāns, tā kā līdzīgi kā man bija tie animatori, aģenti, un tagad ir domā apmācīt speciālistus, kas palīdz cilvēkiem. Tā kā Life Power coachi, treneri, tāpēc viņus sauksim. Idejas, kā ir, kad ej pie psihologa vai pie terapeita, tad tu ej pie Life Power coacha, kas tev palīdz tev dzīves lietām tik galā. Un tad mēs apmācītu tos speciālistus un laistu pa pasauli tā kā to lietu. Tā ir ļoti līdzīga tā filozofija, kā vadītāja skolē. Tas ir tā kā mēs veidojam cilvēkus, kur iet tālāk un, teiksim, padara pasauli padara labāku ar to, kādi viņi ir. Super. Kas tev vēl, izņemot darbu, izņemot šo, kaut kādas, aizraušanos, hobiju, kaut kas te kā cilvēku raksturo? Kas tev iedvesmo, filmas, grāmatas, mūzika? Man patīk mūzika. Es 18 gados 3 dziesmas sacerēju. Kaut kas zināms, kaut ko iedziedāju radio, tad šlāgerīši bija un skanēja par radio kādu laiku arī. Tagad man tā doma ir, ka man meita grib, viņa saka, tēti, uzraksta dziesmu, gribu iedziedāt dziesmu. Viņa tā kā man gadu prasa. Tas vaņamies jau jāsaņemās un jāizdara. Un tad es apsolīšu šogad to izdarīt. Jā. Viņai. Nē, ceļš, tas ir rakstījis, jau pieredze ir. Tas ir, man liekas, jau dziesmu rakstīšana, manuprāt, jo vairāk tu raksti, jau vieglāk jau tas viss tā. Ne vieglāk, bet, nezinu, tā kā apzinātāk tas viss nāk. Un nav vairs tādu piespiešanos. Viņš pauzē tikai tagad bijusi. Tā... Radošajam darbam vienmēr vajag pauzi. Varbūt kā kaut viena dziesma. Citreiz ir tā, ka cilvēki dziesmu klausās, nezinu, autoru, jo tā kā kaut kādu nosaukumu varbūt kādai, kura populārāka. Tur bija bišķiņ, zin kā, gan ezotērika ielikta, gan humors, ansambli sauca Prieka māja. Radoši. Laikā, tad bija, tāda, jā. Tur bija pilnīgi sastāviņi savāds. Tas bija es un es. Es un es. Tur kā visu. Grupa bija. Es Oskars. Jā. Un, tad bija tāda, vienmēr sakot, par prieku, par pozitīvismu, tās dziesmas un kaut kā tā. Jā. Tad iedvesmošana sanāk. Jā. Tas sanāk, ka tev tā tava lieta. Tā tava lieta, kas tev visu laiku iet līdzi. Par ceļojumiem. Cik bieži pats ceļo? Man sanāk tā, ka es pagājušajā nogalē, domāju, neviena ceļojuma, laikam šodien nekur neaizbraukšu. Jā. Un tad sanāca kaut 4 par rudeni un ziemu. Darbs, parasti darba ir ļoti daudz sanāk braukt, tā kā paskatīties gan viesnīcas, gan partneriem, gan tā.
Ja tu brauc darba dēļ, tas sanāk arī atpūsties, vai ja tu aizbrauc, tad tu atbrauc tāds kā noguris nostrādājies, kā tev ir ar to? Jā, sanāk arī atpūsties. Tā kā tur ir tā, teiksim, jūs dziesmu viesnīcas skatāmies, mēs pusdienu skatāmies viesnīcas, pusdiena ir tavs laiks. Brīvais, brīvais laiks, jā. Un tad tu izvēlies, vai tu tusē, vai tu velti sev laiku, vai no rīta arī, attiecīgi tu variet fizisko baseins, kaut kādu zāli. Sports, vai arī, vari celties vēlāk, iet vēlāk gulēt. Disenē un tā. Tas ir. Iespējas ir izvēlēties, jā, to. Ko jūs ņemat vērā, piemēram, izvēlēties viesnīcas vai partnerus, kā tas notiek ceļš? Šeit arī tie, kur es tagad biju braucis, ir sadarbībā ar partneriem. Un viņiem tiem pašiem mūsu, un viņi arī nodrošina mums to visu. Man bija tā, ka es izdomāju, ka varētu mans kolektīvs braukt jau pāris gadus atpakaļ. Jo parasti ir, ka no viena uzņēmuma viens pārstāvis. Jā. Tas, izdomāju, forši būtu, ja varētu mēs aizbraukt visi. Un tad mums bija labi rādītāji un piekrita, un tad mums tā kā sanāca komandas saliedēšanās. Super. Uz kurien bijāt, ja noslēpums? Eģipte, Turcija griežās. Uz riņķi. Jā, griežās. Bet tur ir, man liekas, tāds darba lauks ir plašs tāds. Tur jau nav jau tikai piekrastes zona, tur jau taču arī vēl jā, ekskursijas, daudz kas, jā. Man patīk, arī tas, ko tu saki, ka es arī, kad izvēlējos turismu, tas mērķis bija tāds arī, kas var darbu darīt, attālināt no jebkuras vietas pasaulē. Un to es arī kolēģiem, arī jauniem, tad mēs mācām jaunos kolēģus, viņiem saku, šis ir tas pluss, ko tu minēji iepriekš man, kad tu vari no jebkurienes strādāt, tev vajag datoru, telefonu, visam tur strādā. Tas tāds, man liekas, ir labs moments. Tagad apmācot jaunos kolēģus, kādas varbūt tās zināšanas vai tie skili, kas tev nāk no vadītājas skolas, kas tev visvairāk palīdz tieši darbā tagad ar jaunajiem, kas, cik es saprotu, apmāc jaunos, kas nāk. Jā. Kas kādi skili ir visvairāk noderīgie, ko tu jūti, kas ir no vadītājas skolas, kas tev palīdz jauniem, komunicēt, iedot tās zināšanas, nodot tālāk mācīt? Pirmais jau ir sadzirdēt, vairāk klausīties, pat to cilvēku viņš izstāsta, sadzirdēt, ko viņš grib, kas viņam ir vajadzīgs, vai viņam vispār tas piemērots, tas darbs ir. Man liekas, arī baigi svarīgi ir to. Tā kā, ja jūt, ka nav tas cilvēkam, tas svarīgi laikam pateikt, ka varbūt nevajag tērēt ne mūsu, ne jūsu laiku. Ir bijuši gadījumi, kad atnāk un jūti, ka nebūs. Dažādi ir bijuši, jā. Un svarīgākais, gan, teiksim, tāpat kā klientam iedot informāciju, lai viņš zina, uz kurien viņš brauc, un lai viņš saņem bišķiņ labāk, nekā viņš domājas. Tāpat arī cilvēkam, kas nāk pie tevis, viņam arī svarīgi izstāstīt, lai viņš saprot, kas tas ir. Jo bieži vien redz tajās bildēs, aģenti brauc, skaisti bildējās, tur atpūšās. Tas darbs ir atpūta, domā, bet ir jau nianses. Tev ir arī pie datora jāstrādā, jāsūta dokumenti. Ir arī darbs, nav tikai. Protams. Savu specifiku jau jebkurā darbā pat viņš. Tā pašā pasākuma vadīšana arī visi domā, ka tur jau aizēja izklādēs. Zem tā ir īstenībā diezgan daudz lietas, kas vēl pirms tam un pēc tam ir jāizdara, lai tas viss būtu tā kā forši. Man patīk tas, kas mums atkal jau redzu kopīgo, kas ir. Man arī tas ka citreiz varbūt pat neveselīgi aiziet tas, kad gribās iedot vairāk. Vairāk nekā gaida, gribas uztaisīt foršāk nekā no manis sagaida. Un, manuprāt, tā ir baigi svarīgā lieta. Vienīgais, kaut kur citā vienā brīdī pašam liekas, ka, neapstājos laicīgi, tad jau pats sev uzkrauju. Vēl šo piedāvāšu, tad nokraujies ar visu, tā kā tur mēģini tam klientam, kā saka, maksimāli pārsteigt visu, un tu beigās esi noskrējis kā suns, tā kā tā šī robežiņā jājūt. Jā. Man parasti patika, man tāds niķis bija pēdējā brīdī gatavoties. Jā, šis. Jā, tā kā, un tad tu novadi, un tad ir tāds stress pirms tā. Jā. Bet pēc tā vienmēr ir gandarījums. Man pēc pasākuma vienmēr tā enerģija gandrīz pienāk klāt. Jā, tu brauc mājās, smaids līdz ausīm. Tas bija, kaut kādi atmiņu flashbacki ir, tas bija foršs moments, jā. Jā, tas uzlādē darbiņu. Ko par vadītāju skolu? Kā šī trešā reize nonāca? Kaspars te uzaicināja, vai tu pats kaut kā vienā brīdī
sajūtīja, bāc vajag. Vajag aiziet, vajag pabeigt vai kā. Kā mēs to gumiju stiepām ļoti ilgi. Es saku, es nākšu. Jau paiet 1 gads, 2. Un tā kā man likās, ka man ir jāpabeidz, un es arī pamanīju, ka viņiem baigi labi ietlikās, jo visas telpas izremontētas, skaista klase, tur baigi labās atsauksmes, un es tā domāju, nē, man tā kā arī jāaiziet. Jāpabeidz. Jo, Haidi, visi būs pabeiguši. Es jau biju naudu, es biju samaksājis. Tev pat nebija tā problēma. Jā, es jau biju samaksājis priekš, un viņš nebija pabeidzis. Un tas pats saku, man vajadzētu pabeigt. Es tā kā pabeigt, un viss. Tad, jā. Cik teiksim, ja sākam no sākuma līdz beigām, bez lielām pauzēm, cik tas aizņēma tā laika iziet to visu kursu? Man bija pauzes pa vidu, bija jārzem izbraucieni. Jā, bet šitajā pēdējā posmā. Es reāli pēdējā posmā iekļāvos, 3 mēneši. Tas ir nogari, pat ar pauzītiem. Tas ir diezgan jā, 3 mēneši. Tas ir tādā ziņā. Bija kas 2 mēnešos pabeidz. Jā, tad intensīvāk, jau iet. Viņš tad nāk, teiksim, gan 2. gan 4. gan 6. 3 reizes nedēļā? Jā, vai arī nāk jebkurā dienā. Ir tev skolotājs, treneris un blakus cilvēki, kas arī to kursu iet. Mēs, kā zinām, sestdienās mums tur nav laika, jums ir jāizklādē cilvēki. Tad mēs ejam 2. dienās, 4. dienās sanāk. Jo man arī tagad ir plāns uz šo, es klausos tavu kolēģis, kas pirms tam bija, būs vēl kolēģis pēc tevis un klausos. Viss tādā sajūsmā par tā, man tas pats, kas tev tas tās, viss tās tik ir tik forši, man arī vajag. Nē, tas ievelk, un arī tur uz vietas esot, tā kā arī, tagad sestdiena, kad arī vēl mani beidza otra kolēģi, un viņi arī tik priecīgi, viņi stāsta, kā viņa ģimenē tur tas labāk darbā, tā labāk, kas ar tādu situāciju, tiku galā ar tādu situāciju, jo tā doma tieši nevis tā kā izēj, kā senāk skolā noliec, kur pabeidz viss ķeksības. Jā, diplomiņu noliec kaut kur plauktiņā un skaties nākošo. Jā. Te jau redz, kā tev tas dzīvē palīdz, kā tev tas atvieglo tavu ikdienu, tev ģimenes dzīvi darbu. Tu redzi, ka kur vēl to pielietos tālāk. Jā, kā ģimenē? Attiecības. Attiecīgi, jā, ar bērniem. Tā kā man vienmēr savu filozofija bija, kad ka uz bērniem, ka bērni ir jāmīl. Jā, tas būtu vēlams, jā. Pēc likumdošanas. Un tā mīlestība, redz, dažreiz jau ir tā, ka gribās varbūt uzbļaut, gribās kaut ko skarbāku pateikt, jā, tā kā gribās kaut kā tā tiem vecākiem. Bet to es sen sapratis, ka bērns arī viņš izdara blēņu, bieži vien viņš tā kā grib pievērst uzmanību un pārbaudīt, vai tu mani mīlēsi arī tad, ja es izdaru kaut ko sliktu. Un tad es cenšos ar bērniem visu izrunāt, sniegt to, arī atbalstu, saprast, izprast, pastāstīt, kā man ir bijis. Tādā veidā. Un tas baigi labi strādā, jo, pateikt, nocirst, apcirst, tas ir vieglākais, ierastais, varbūt īsākais ceļš, bet viņam nav rezultātu. Un kā tas mainās, ka to bērnu izrunā, ka viņš saprot, ka viņu sapratīs, un lai arī viņš kaut ko izdara, varbūt ne tā. Tas ir forši, jā. Un vadītāju skolas, tas komunikācijas kurss man arī palīdzēja šajā, saglabāt to mieru, neuzvilkties kaut kādās situācijās. Tā. Jā, jo, lai vai cik mēs bērnus mīlēt, protams, arī mēs esam tikai cilvēki, un bērns jau ir tas, kas var uzvilkt mūs tā kā, un te jau esi uzvilcies. Jā, jo viņam jau tā drošība, redz, skolā, jau arī tie skolotāji tāpat ir lielākā daļa no padomju laikiem, un viņi jau arī, viņi jau labu grib, bet viņi kā māk tā darbojas un strādā, un attiecīgi ārpusē arī citi vienaudži arī mēs būtu nežēlīgi, un tad mājas un tas vecāks bieži viņam ir tas vienīgais gan arī pie kā pieķerties, kur viņš var dabūt bišķi kaut ko to drošību, un ja vecāks viņam neiedod, kur tad viņš viņu var meklēt. Tad sākas, bandas un nelabi ieradumi. Jūti varbūt kā bērnu uzticība auga pret tevi, kad pēc šādām sarunām? Viņi jau prasa, kāpēc tu esi tik mierīgs? Nopietni, jā? Tas pāris reizes skanējā mēnesī. Kāpēc tu tik mierīgs? Visi tādi stresēni. Uzvilkti, jā. Super. Jā, kur tik mierīgs? Es paši izņem mierīgs. Tas varbūt arī man dažreiz pa mīnusu ir nācis, jo es kaut kādās lietas, ko sāpīgs, vai problēmas, es
paņemu uz iekšu uz sevi, vienmēr izsenis un tad kaut kur krāju sevi. Tas arī nav. Ir cilvēki, kas uzreiz liek ārā. Tas arī šojā labāk. Bet kaut kurā brīdī taču tu arī šo, ja? Ir tev kaut kāds veids, kā izlādēties? Legāls, es domāju. Es cenšos to dzīvi iemācīties dzīvot tā, lai es uzturu to, ka man neuzkrājās nekas, ka es ar to apstrādāju, tieku galā, un tas mērķis ir, kad man nav nekas jāizšauj, jo es standartā profilaktiski dzīvoju normāli. Kā tur bija, kā tu nomierinies, ka es neuzvelkos. Man nevajag nomierināties. Tas ir labāk. Jo man ļoti labi strādā tie pasākumi. Tur ir tā enerģijas apmaiņa. Es kā muzikants, es to, man liekas, izdziedu, es izveidinu ķermeni caur dziedāšanu un visu. Caur pasākumiem man tas ir labāk. Tā, jo man vienā brīdī kaut kāds, es nezinu, tā bija vai izdegšana vai depresijas, es negāju, nekur, nebija tik traki, kā vajadzētu palīdzību no malas, bet tā, bija tāda apātija, kā iestājusies. Un es labi jūtos tikai pasākumos. Es visu nedēļu jūtos slikti. Es aizbraucu uz pasākumu, pa ceļam es vēl jūtos slikti. Pasākumā ienāk pirmais viesis, es atveru muti, viss man kā ar nazi. Es jūtos perfekti. Vēl pēc pasākuma atbraucu mājās, aizēju gulēt ar smaidu uz lūpām, pamostos un atkal jūtos slikti. Šim posmam es par laimi es tiku cauri, kā saka, bet tas parādīja to, ka tā ir tā vieta, kur es varu tikt vaļā no sliktās uzņemt labo un kaut kā tā tie pasākumi aizgāja posiņas kaut kā salādēs, sakārtojas un es paldies Dievam šim posmam dzīves izgāju cauri. Tā kā, bet man arī klausos tagad tavu stāstu un iepriekšējos, ka es jau jūtu, kur man varētu palīdzēt tās tieši komunikācijas, kur tā visa tā straujā reakcija uz lietām, pēc tam tikai domā, taču nevajadzēja, vēl kaut kādas lietas, tā kā super. Tā, kā tu redzi savu to lielo plānu, tas, kas ir tava sirdslieta, palīdzībā cilvēkiem ar atkarībām? Kāds ir tas tavs, gala redzējums? Tā ir tava kaut kāda sava veida skola vai kā tu sevi redzi tajā visā? Vienu es redzu tā, ka es pārstāvu jau, piemēram, tās Izraēlas zinības. Tur jau gatava sistēma, viss ir izdomāts, izgudrots. Tā ir kā frančīzes darbojas. Vienkārši to palīdzēt popularizēt, pats to vairāk apgūt un jau gatavu lietu vienkārši laist pasaulē tālāk. Tur tā kā nav nekas no jauna īsti tā pamats jārada. Tas jau ir. Un tas šobrīd ir tas foršs variants. Kamēr, piemēram, tev nav, nezinu, tur savas, kamēr to nes Einsteins. Pārliecinoši, tad kaut ko gatavu. Varbūt ritenis nav jāizdomā divreiz, kur ir gatavs. Lietas, kas strādā. Un attiecīgi jau tas strādājot ar tām lietām, jau tu redzi kaut kādas vēl lietas, jo ļoti iespējams arī mums jau arī reģionāla īpašība, ņemot vērā mūsu vēsturisko, vēsturi, kā saka, Latvijas vēsturi, ir ceļš uz kas ir saistībā ar atkarībām, jo Izraela ir Izraela, Latvija ir Latvija, un ļoti iespējams, ka tu paņem gatavu produktu un vienkārši pielāgo to Latvijas dzīvē. Tur būs. Tur tas atkal tie coachi, tas nav tikai uz atkarībām. Tas ir vispār, tā kā jebkurai problēmai cilvēkam, kas ir. Bet par atkarībām tur ir tā, ka man pašam bija darīšana ar atkarībām. Bija ievilkts tīkliņos, maisiņos. Nianses, no 17, 18 gadiem gribēju citiem palīdzēt. Beigās bija tā, ka vajadzēja, lai man varbūt palīdz kāds. Iespējams, tas bija tavs sauciens palīgā. Bet es visu kaut ko izmēģinājos. Praktiski visu, kas ir. Un visur kaut ko paņēmu priekš sevis, bet līdz galam, tā kā tik ātri man nepalīdzēja tās lietas. Tāpēc, tur es saredzu, ka es varu cilvēkam palīdzēt ar to, ka es pats zinu, kā tas ir, ka mēs gājām cauri, jo, teiksim, pie speciālisti, pie kuriem es biju, viņi bieži vien, viņš zina, viņš ir grāmatu izlasījis, viņš to pabeidz, bet viņš nesaprot, kā tas ir. Viņš skatās tā kā, neteiksim augstprātīgi, bet viņš vienkārši nezina, kā tas ir. Tā kā viņam nav tāda faila, tādā ziņā es, labāk varu saprast tos cilvēkus, jo es zinu, kā tas ir. Un man ir arī tie instrumenti, kā es zinu, kā var tikt galā, kādi ir varianti, ko darīt, no kurienes jo tas jau arī, teiksim, atkarības, tas pats alkohols, tas jau ir tā kā, simptoms. Tā klusā starp citu atkarība, tur, ko vispār pa lielam tāda legāla atkarība.
vai tā to var nosaukt? Nu, un tagad kaut kā skatos, ir sāktivizējies daudzi tiktokā arī latvieši, bet pārsvarā ārzemnieki, kur ir tie tādi paskaidrojuši video, kur viens no pēdējiem, ko es redzēju, viņš lej alkoholu tā kā uz auga, viņš saka, nē, augam tas ir slikti, bet man tas ir labi. Un tad ir, bērnam es to nevaru dot, bet man tas ir labi. Dzīvniekam es nevaru, bet man tas ir labi. Vai tad tiešām tas ir labi? Vai tādā veidā. Bet, jā, šis tas ir. Tas jau arī ir, viņš jau tāpat viņš jau izpilda kaut kādu funkciju, arī tas alkohols. Viņš jau arī, teiksim, tām emocijām, tam cilvēkam, viņš jau kaut kādā ziņā palīdzējis. Ja? Tas jau nav tā, ka tā jau nedzert neviens. Tur jau ir daudz ieguvumu un daudz lietu. Ja? Un tā feature jau saprast, ko tev viņš dod, kā tu vari aizvietot. Un kaut kādā brīdī tas mērķis jau ir izaugt tik tālu, ka tev ir tik labi, ka tev nevajag. Jā. Tā kā tev nevajag ne no bēdām, ne no priekiem, tu ar lietām dzīvot iet galā, un tev ir forši bez jebkādām, teiksim, vielām, bez jebkādām tādām. Šis izklausās pēc ļoti laba. Kaut gan jāsaka, es esmu priecīgs par tendenci, es nezinu gan to lielo statistiku, bet tas, ko es varu pateikt par pasākumi kļūst arvien skaidrāki. Vismaz tā līmeņa pasākuma, kur es vadu, alkohols iet arvien mazāk un mazāk, un es ar bārmeņiem runāju, jau esot 50 esot par pasākumi, kur bezalkoholiskajās kokčas iet vairāk pat nekā alkoholiskās. Arī pēc publikas var redzēt, tad kaut kāds sen atpakaļ, kad es sāku, līdz mičošanai izturēja trešā daļa, kā saka, kur arī nebija skaidrā, bet viņi vismaz izturēja. Tad tagad, tā kā viss līdz beigām, principā, es pat pēdējos gados pat vairs neatceros, ka būtu kāds viesis tieši alkohola dēļ pazudis kaut kur, tā kā neizturējis. Ļoti tas viss tiek saprātīgi, kas mani priecē. Un arī cik forši ir strādāt. Man kādreiz likās, ka ja cilvēki iedzer, viņi vairāk atveras, un ir foršāk ar viņiem, tā kā tur vādīt vēl kaut ko, bet izrādās, nē, cilvēkiem strādā, viņi apzinās, viņi saprot, ko darīt, vieglāk, daudz vieglāk. Un tā jautrība ir tāda patiesāka un foršāka, un vakar ir foršāka. Bet, to gribās, lai tie, kas lieto, gribās, lai viņi to saprot. Un cik saprotu, mums kur viens ir cilvēks, kas to varēs paskaidrot. Jā. Es arī, aizbraucu uz Turciju, uz all-inclusive, un man tāds ir, kad es speciāli nelietoju alkoholu, un ir, kur citi lieto ballītes, un kolēģi lieto, un es aizēju un parādu, kā var bez. Un neviens netic, tu tiešām neesi dzēris, tu kaut kas sasnaucies kaut ko, to es vispār dzīvē neesmu darījis, ja man tāpat labi griežas, zin kā. Un tas ir tas, un tur arī, zin kā, varbūt kā piemērs, un viens paskatās, to es arī nē. No rīta, tā kā, sūdīgi kādam es nāku svaigs tikko no basēna. Jauna diena, teiksim. Jā, un tas man liekas, vispār labākais, ka tu nenosodi, ar piemēru parādi, ar piemēru parādi, cik forši var būt, kā saka. Tikai tā, jo tie, kas nosoda vai kaut kā tā, vai mēģina sevi tā kā, es tad nedzeru, es tāds, tad dzeru, tu sliktais, viņiem pašam iekšā lādiņš ir uz to. Varētu būt, tas, kuram nav lādiņa, tam ir tā kā vienalga, gribi dzer, negribi nedzer. Ja tev vajag padomu, paprasti iedošu, bet tā kā nevienam nebāžos virsū. Tas arī, man liekas, jo baigā pretreakcija, ja tu nāc un nelūgtas padomu, sāc dalīt cilvēkiem, sāk uzreiz pretreakcija. Super! Lieliski. Tā kā esam iepazinuši mīļa drauga vēl vienu brīnišķīgu cilvēku. Es ceru, ka es te satikšu arī pēc nākošā kursa. Kā bija neapzina prāta, kā tur bija prāta efektivitāte. Prāta efektivitāte, jā. Padalīsies, kā ir gājis. Un kas tas ir, varbūt mēs tiksimies skolas koridoros. Jā, super. Liels tev paldies. Super. Prieks tevi satikt, jā. Cerams, ka tiekamies ar turpmāk. Tiekamies. Jā? Čau. Čau.